Šodienas īpašais otrais ēdiens būs pērļu vistiņa ar cepeškrāsnī ceptiem dārziņiem un kartupeļu putām. Lai to pagatavotu, mums vajadzēs vienu pērļu vistiņu, dažādas dārziņus cepšanai, tātad bietes, krāsainās bietes, burkānus, dažādus burkānus, krāsainus, lilā kartupeļus, pavasara kartupeļus, jebko, kas ienāk prātā. Un kartupeļu putām mums vajadzēs vienkārši mizotus kartupeļus, olīveļus, saldu krējumu, nedaudz sviesta, sāli. Tas arī viss. Pagatavošana. Ņemam pērļu vistiņu, izgriežam viņai 2 filejas, nogriežam 2 kājiņas, kājiņām augšējo daļu atkaulojam, ievietojam kādas garšvielas, teiksim sāli, piparus, var nedaudz citronu, var kādu zaļumu ielikt, ja grib. Sarulējam, nosienam ar striķīti un liekam viņas dārziņu eļļā un gatavojam apmēram pusotru stundu pie temperatūras 60 grādi lēnām, lai viņas lēnām gatavojās. Ja? Var pārbaudīt, kad viņas ir mīkstas, ja viņas ir gatavas, viņas vajag nedaudz atdzesēt un ļaut viņām pastāvēt. Ja? Krūtiņu vienkārši iemarnējam ar sāli pipariem, kādu olīveļu nedaudz vai zaļumiņiem, ja, un noliekam malā. Dārziņus kārtīgi nomazgājam, nav obligāti jāmizo, ja viņi ir labi, varam tur, kur ir sakņu daļas un lakstu daļas, tos varam apgriezt. Ieeļojam nedaudz ar parastāko eļļu, ieberzējam ar rupjo sāli, pipariem un liekam krāsnī cepties, kamēr ir mīksti. Atdzesējam, pēc tam mēs viņus smuki sagriežam daiviņās vai riņķīšos, tā, lai mēs viņus varam smuki pasniegt. Ja? Kartupeļu putām mums vajag kartupeļus, mēs viņus liekam vārīties, nevajag daudz. Teiksim, 3 kartupeļi, ūdens, pievienojam sāli, vāram, kamēr mīksti, nokāšam, bet paglabājam ūdeni, kurā viņi vārījušies. Ja? Liekam iekšā robokopā vai blenderī, bet to ir jādara ātri, lai viņi neatdzist. Ja? Tātad mums ir kartupeļi, ūdens, kurā viņi ir vārījušies, mēs pievienojam nedaudz olīveļu un saldo krējumu. Var arī pielikt bišķīt sviestu, ja? Vēlams viņu istabas temperatūrā. Ja? Baltos piparus maltus un to visu sablenderējam. Jābūt ir šķidras konsistences, tā kā kremzupai apmēram, ja, iznākumam. Ļoti svarīgi, lai nav nekādi mazi tādi krikumiņi palikuši, kas var ieķerties vēlāk sifonā. Ja. Šo te mēs ielējam sifonā, uz puslitru liekam 1 baloniņu, uz litru liekam 2 baloniņus un uzglabājam siltumā. Nevajag ļaut viņam atzist. Nevajag glabāt ilgāk par 2–3 stundām, jo viņš diezgan ātri sāk bojāties karstumā. Ja. Pasniedzot, mēs sagatavojam visus dārziņus, uzsildām viņus panniņā ar sviestu, garšvielām, olīveļu nedaudz, kājiņas konfitūru, noņemam nost šo te špagatu, jeb striķīti, ar ko esam sējuši, sagriežam viņu apmēram 3 daļiņās, viegli uzsildām cepeškrāsnī, ja, mēģinam, lai viņa neizkalst un lai viņa neapdeg, ja, pavisam maigi. Krūtiņu vienkārši apcepam uz karstas pannas, kamēr viņa gatava, viņa būs ļoti ātri gatava, viņa ir plāna un nav liela. Ja. Sāls pipari, protams. To visu smuki kārtojam uz šķīvja un pirms pašas atdošanas uzpūšam šīs kartupeļu putas. Ja.